Čau! Čau! Ciemos ir atnākusi Karlīna. Karlīna, kā tu jūties? Es jūtos ļoti labi. Es dabūju savu biļeti Ņujorkā. Tev laikam tāds pagājušais gads ir ļoti spraigs, saspringts sanācis, vismaz tā otrā puse, vai ne? Divi. Pastāst pāris vārdos, kā tev tas pagājušais gads ir pagājis? Pagājums diezgan lieliski. Es piedalījos konkursā Ford Models Supermodel of the World. Biju viena no 4 meitenēm no Baltijas, kas brauca uz finālu Brazīlijā, kuras ir ieguva pirmo vietu un pēc tam devos uz Ņujorku, lai piedalītos Ņujorkas modes nedēļā. Un kā tev tur gāja? Labi. Jā. Kāda ir Ņujorka tavā skatījumā? Burvīgi. Burvīgi? Tāda liela, plata, smuka. Aha. Tu ļoti īsā laikā pabiji gan Brazīlijā, gan Ņujorkā, ne? Pēc tām emocijām viss, tomēr, kura valsts tev ir tuvāk sirdī? Starp Brazīliju un Ņujorku? Jā. Ņujorka. Ņujorka, jā? Tāpēc arī, ka tu atpakaļ tur brauks tuliņās? Jā, tur ir kā otrā dzīve, otrā mājas, jā. Varbūt pastāsti, kā tu nokļuvi līdz konkursam. Es domāju, ka daudz jau zina, bet ne šādā video versijā. Viennozīmīgi mani konkursam pieteica māsīca. Jā, es viņu īstenībā neuzturēju tik īpaši nopietni no sākuma. Un, jā, man pieteica māsīca un tā tas viss izvērtās. Kā tas notikās? Tā kā tev māsīca atsūtīja anketu, vai ne? Viņa paprasījās, viņa aizsūt bildes, un viņa aizsūtīja anketu un vispārējo. Un tas bija tik vienkārši? Jā. Skaidrs. Un tas nav nekas sarežģīts, un jebkurā gadījumā tas nav tā, ka domāt, varbūt cits meitenes kārprāts, kādas tur bildes. Kādas tev bildes bija? Teiksim tādas? Parastās īstenībā pilnauguma, seja, profils un pusauguma tā. Tā. Jā, parastas neprofesionālas bildes var aizvest līdz finālam un pat var uzvarēt, vai ne? Un tā. Jā, tagad notiksies, pagājušais bija 2009. gads, tu biji uzvarētāja, vai ne? Un būs 2010. gads. Ko tu varētu pateikt meitenēm? Viennozīmīgi, lai nebaidās un piesakās. Ja arī jūs zināt kādu meiteni, kura ir vismaz 1,74 gara, viņa ir vecumā no 14 līdz 20 gadiem un atbilstošiem parametriem, sūtiet viņas bildes anketā un jā, mēs ļoti gaidīsim pieteikumus. Redzēt, tas nav nemaz tik neiespējami. Un vai tu novēli atkal kādai latvietai uzvaru finālā? Protams, Latvijas tomēr skaitākais meitenes salīdzinoši. Šogad fināls būs Ņujorkā, starp citu. Un tad jau tiekamies. Un tad tu tur viņu sagaidīsi? Jā. Labi. Čau!